pats arī māk nomazgāt rociņas un arī noslaucīt rociņas. Jā, tas varbūt neizdosies tik akurāti, bet atkal mans ieteikums nebūt pārāk aprūpējošiem, lai cītīgi noslaucītu rociņas. Nereti es redzu, kad tīpaši bērndārzā, kad kādam bērnam, kuram ir 5 un 6, vecākam ir tendence viņa vietā noslaucīt rokas. Un šis ir autonomijas jautājums un neatkarības jautājums. Un ja mēs nenodrošinām bērnam sajūtu par autonomiju un neatkarību, mēs arī neiedodam viņam ziņu, ka viņš ir pietiekams un spējīgs un pats nekā tikt galā ar lietām. Un līdz ar to tur rodas ir visas citas problēmas. Protams, ka dumplnieciskums, emocija regulācija, un tad arī tad, kad mēs gribam, lai bērns ir spējīgs un dara tās lietas, kas viņam ir jādara, viņš viņas nedarīs. Tāpēc, ka vispirms bērnam ir jāiemācās, kad viņš ir izdarīt mazās lietas, tāpēc nevajag daudz koriģēt, ļaut bērnam darīt tā, kā viņš to dara. Protams, ka, ja tās rociņas tikti netīs, tad arī jākopā nomazgātās rociņas. Vai tās ir tāds ziepīts nav nomazgājies šādi kārtīgi, tad kopā vēlreiz nomazgāt, bet tomēr atrast tos laikus, kad bērnam labi nenoslaucītās rokas kārtīgi, viss kārtībā, tā kā neiet uzreiz nepārslaucīt.